Čau, te Keita, un šodien es atbildēšu uz visbiežāk uzdotajiem jautājumiem par ČČ čempionātu. Vai ČČ čempionātā ir jāpiedalās visai klasei? Obligāti no klases ir jāpiedalās 10 cilvēkiem, bet es neredzu iemeslu, kāpēc, lai jūs visi nepiedalītos. Jo vairāk, jo labāk. Reģistrējiet klasi čempis.lv. Kas ir ātrā reģistrācija? Tas ir ātrs un viegls veids, kā tikt pie papildu punktiem. Ja klase reģistrēsies čempim līdz 10. martam, ieskaitot, tad jūs papildus saņemsiet 20 punktus. Ja klase piereģistrēsiet līdz 17. martam, tad tiksiet pie papildus 10 punktiem. Ja atstāsiet visu uz pēdējo brīdi, tad ātrās reģistrācijas papildu punktus vairs nedabūsiet. Līdz kuram datumam ir jāiesniedz mājasdarbs? Mājasdarbs klases kontā ir jāpievieno līdz 24. marta 23:59. Tā, starp citu, ir svētdiena, tāpēc ņemiet to vērā, neatstājiet to uz pēdējo brīdi. Kur šogad notiks ČČ čempionāta fināls? Arī šogad ČČ čempionāta fināls notiks Bauskā. Starp citu, es arī esmu no Bauskas, iesaku ļoti foršu pilsētu. Kas ir jādara, lai iekļūtu pusfinālā? Lai iekļūtu pusfinālā, ir jāizpild mājasdarbs. Kas ir jādara mājasdarbā? To informāciju tu atradīsi čempis.lv. Un, jo radošāks ir mājasdarbs, jo lielāka iespēja ir tikt uz pusfinālu. Mājasdarbs nav sarežģīts. Galvenais izlasiet noteikumus. Mājasdarbs vērtēs žūrija, un radošākās klases tiks uz pusfinālu. Kas jādara pusfinālā? Pusfinālā būs jāpild dažādi uzdevumi. Gan katram individuāli, gan visai klasei kopā. Varu pačukstēt, ka būs jāfilmē arī video. Un es ticu, ka jums visiem tas izdosies lieliski. Kurā datumā tiks paziņot finālisti? Finālisti tiks paziņot 25. aprīlī čempja mājaslapā un sociālos tīklos. Cik klases tiks finālā? Finālā tiksies 160 klases no katras klašu grupas. Solās būt fantastisks festivāls. Kad būs zināmi fināla rezultāti? ČČ čempionāta rezultāti tiks paziņot katras fināla dienas noslēgumā, kā arī pēc tam ievietot mūsu mājaslapā čempis.lv. Vai visiem klases biedriem jābrauc uz finālu? Uz finālu ir jābrauc tiem, kuri ir reģistrējušies čempionāta klases kontā. Un ja tev ir vēl kāds jautājums, droši raksti mums Instagramā. Tiekamies ČČ čempionātā. Ar jums bija Keita, speciāli ČČ TV.